Iedomājies tādu situāciju. Tu palūdz kādam, lai aiziet uz tavu dārzu un sašķina lociņus priekš salātiem, vai priekš uzkodām, vai priekš grillēšanas. Un tas cilvēks atnāk ar sauju ar lociņiem, un tad tu apskaties, ka viņa nav šķīti, bet viņi ir norauti nost, tā kā ar nazi nogriezti vai noplēsti. Un tad pēc tam tu aizies uz savu dārzu vēlāk un skaties, ka puse sīpola īstenībā ir izrauti ārā no zemes jau, un daži aplausti un vēl kaut kas. Un izrādās, ka daudzi cilvēki nezina, ko nozīmē šķīt lociņus. Kā pareizi nolaust lociņu no sīpola. Man bērnībā arī bija tāda problēma. Es atceros, ka es gāju laust un es īsti nesapratu, kas man jādara, un neviens man to nebija rādījis. Tāpēc šai video apskatīsimies, kā pareizi šķīt lociņus. Un mēs esam dārzā pie mūsu sīpoliem. Viņi jau principā ir gatavi novākšanai gandrīz. Tagad vienkārši viņus pielokam klāt zemē, jo plūcot lociņus, viņi vienkārši sagāžās jau arī. Un lūk, reku ir veids, kā nepareizi ir noplūkts lociņš, redziet šeit. Šis vienkārši norauts, un tagad es parādīšu jums veidu, kā izdarīt to pareizi. Un skatīsimies to tūplānā. Tātad lūk ir sīpols, no kura jūs vēlaties noplūkt lociņu, un jāņem un jāplūc ir ārējā lapa. Tātad šim sīpolam šī ir pati ārējā mala, pēc tam nāk šī. Ņemam, var sākumā ņemt ar vienu roku arī un vienkārši laužam uz leju. Un redziet, kā viņš noplūcās ar šādu baltumiņu, un ja viņš tā noplūcās, tad viss ir izdarīts pareizi. Kā dara, kad ir nepareizi, es parādīšu to, ja tās un sabojāsim šo sīpolu. Vienkārši, kad ņem un rauj. Šoreiz vēl diezgan labi viņš norāvās. Bet dažreiz, kad rauj, viņš noraujas bez tā te baltuma, un pēc tam lociņš sāk, lūk, šitāds te variants ir. Un tad reku iznāk ārā viss sīpols. Un tas jau nav pareizs veids, kā raut sīpolu. Un tā man arī bija sanācis bērnībā, tā ka tagad es esmu jau gudrāks, un lai tā nenotiktu arī jums, tagad jūs zināsiet, kā pareizi nošķīt sīpolis. Starp citu, vēl pieminēšu. Ja jums sanāk izraut sīpolu uz ražas beigām, vienkārši atstājiet viņu uz zemes, lai viņš nogatavojās, jo šie jau arī visi būs jāloka nost, tā ka var droši viņus nolocīt, un drīzumā varēsim ievākt ražu. Čau!